Šoreiz ir sūdzīts tieši to, ko es pats izjūtu, ko pazemojumu, kas notikās tur, un man viens jautā uzreiz, vai mēs vienojamies uz jūsu visu 3 rakstu atlūgumu, vai 21. datumā tas liek uz domu sēdi un izsaka jums neuzticību. Kā jūs vēlaties? Vai tagad mēs vienošanos pamat aiziem, vai mēs iesim ar tādu? Nu, tad ejam pārējiem, tas tiek publikācijas, man ļoti interesē. Jūs minat, šeit rakstā minat to, ka es jums liku rakstīt atlūgumus. Jā. Un tas ir fiksēts... Tā, jautājums, vai es tā teiktu? Lūdzu, uzrakstiet atlūgumus. Jā. 3 balvas, cienījamie deputāti, kur bija klāt? Atnest ierakstu. Kā cienījamie deputāti, kur bija klāt? Vai es šādā veidā teicu, lūdzu? Jā, nē. Mēs vēl šodien pārklausījāmies vēlreiz ierakstu. Tur ir rakstīts 3 baltas lapas, rakstiet atlūgumu, tad savstarpēji vienosimies, ja ne 21. novembrī. Cienītā, to jūs lūdzu šeit. Ja šādā veidā, tad jūs sākāt lūdzu. Vai es drīkst aiziet pakaļ ierakstam? Kā? Tā ir ierakstā. Es saku atlūgumu. Tā ir, kā viņi nu pat citēja. Iekšā tu tā rakstīts, ka bija. Es teicu, tā ir, kā... Es teicu atlūgumu jārakst. Es teicu vienošanās jārakst. Tad vienosimies. Atvainojiet, es teicu vienošanās. Es vēlreiz saku, tad vienosimies. Šeit ir baltas lapas, rakstiet atlīgumu, tad vienosimies. Bitmaņa kungs Bet tā kā jūs domājat tā, vienošanos pēc likumdošanas piedāvā pēc vienošanos. Doma ir skaidra. Pilnīgi skaidra. Tā jums kā lietā. Tad vienosimies kā vienam otram zem iekārtošu citā vietā. Lūk, kā vietā. Kā iekārtošu citā vietā? Nu tā, atrodam vietu, lai kompromisu, lai būtu maigi, lai cilvēks nebūtu izmest rīkus. Tā. Stop. Tātad pēc likumdošanas. Tu labi atcerēsies, kas tad. Jā, es to atceru, tāpēc, ka tā bija, ja es rakstīju, Tātad šovairs nav ko malta. Ja tu tā ir precīzi teikt, kā jūs tagad sakat, labi. Viņam taču ir līdz ieraksts. Mums nav līdz ieraksts, bet es varu 5 minūšu laikā atnākt. Nevajag, es domāju. Ja man neticēs, tad Nu, tādā gadījumā,